Jaya Kunja Bihari
ļoti pārsteidzoši redzēt šeit tik daudz latviešu baktas. Mēs atļausimies lietot ķermeniskus apzīmējumus, bet patiesību sakot, jūs paši nevarat iedomāties, cik jūs esat kolosāli. Jo es pēdējos pārdesmit gadus atrodos rietumos, un es varu jums teikt, vērtējiet to, kas jums ir. Jo tas, kas jums ir šeit, citi tikai sapņā. Tāpēc cieniet to, vērtējiet, neaizmirstiet to vērtību tajā lietai, ko jūs darat. Tāpēc, kad tas ir, tā ir neiedomājama lieta. Un ja tā man Jogis Čandra viņš lūdza, es gribēju kaut kādu zinātnisku lekciju jums dot par jaģņām un par visu pārēju. Viņš teica, aizmirst, pastāst vienkārši par to, kāpēc tu atnāci. Un es varu godīgi jums pateikt, ka tas ir tas, dēļ kā es atnācu. Jo mana ideja par Krišņas apziņu, es vēl nezināju, ka tad pastāv tāda kustība vai organizācija, jo tad, kad tika izplatītas tās grāmatas, pirmās nelegālās un pirmie žurnāliņi Rasa. Kurš tāds ir? Viņi tika izdot 87. 86. Madhukanti izdeva ar Vraģabūnī. Un faktiski, mana doma bija tāda, kad pat cik tas ir, es gribēju redzēt Krišņas apziņu vienmēr lielu, plaukstošu, zeļošu, stipru, spēcīgu, plašu, kuplu, stiprām ģimenēm, ar uzticīgiem vīriem, šķīstām sievām, paklausīgiem dēliem, ar patiesiem draugiem. Un faktiski tagad atbraucot atpakaļ, es šeit to redzu, ka tas ir piepildījies un iespējams, ka tas ir arī pateicoties tām visām tām piepūlēm, kas vispār var likties neveiksmīgas, cik veiksmīgas vai kādas, ko citi ir darījuši. Jo pionieri viņi, principā viņi ir tādi ledlauži. Viņi lauž to ledu, un pēc tam kuģis var iet tam cauri un peldēt. Un it kā var likties, ko tad tie pirmie, viņi jau neko neaizpeldēja, viņiem pat kuģi nebija. Bet, ja nebūtu tie visi nezināmie varoņdarbi, varbūt tad arī nebūtu šī lieta, tāpēc kaut kādu piederību varbūt es tā kā jūtu pie tā, kas šeit notiek kaut kas, bet principā ir patīkami atbraukt uz visu gatavu. Tas sanāca netīšām. Es neplānoju šeit būt, tā viss ir viņa ideja. Un tāpēc vainojiet viņu pie visa, ko es pateikšu vai nepateikšu. Lieciet viņu pie staba pēc tam, ja kaut kas ne tā pateikts, bet es teikšu lietas tādas, kādas viņas ir. Un tagad no vienas malas ir, ka pastāstīt par sevīm sanāk tāda kā pašslavināšanās, parasti to nevajadzētu darīt. Bet, ja ir lūgums, tad var papašslavināties. Es domāju, ļoti daudziem jums arī ir noteikti sava pieredze, sava vēsture, kā jūs atnācāt, kāpēc jūs atnācāt, kas jūs iedvesmoja. Un man personiski ļoti interesanti klausīties, kā kāds ir atnācis.
Un arī, piemēram, kāpēc es vēl joprojām pēc tik daudziem gadiem turpinu daudzināt Hare Krishna mantru. Viens no iemesliem ir tas, ka tajos laikos, kad es pievienojos, varbūt var pastāstīt no paša sākuma. Vispirms es aizgāju uz Padomju armiju. Pirms es aizgāju uz Padomju armiju, es piedalījos panku parādēs, tur dejojam dubultos piedzērušies breakdance vispār. Un, ko nepaveica Krievu vācu tanki, to ņems un paveiks Latu tanki. Tāds pilnīgs tāds nacionālists, tāds totāls pilnīgs, jā. Pie visu vainīgi Krievu, pie visu vainīgi visi, jā. Un tad es aizgāju armijā, un armijā lietuvieši, ar kuriem es dienēju, viņiem bija avīzes. Tur saucās Padomju jaunatne lietuviešu variantā. Un es ieraudzīju tur tādu vienu lielu tādu bildi, tāds bakta ar šiku, no muguras nobildēts. Un tāds milzīgs, tāds, pāri viss harinām čadars ar tiem uzrakstiem, tāds džauti, tāds, jā. Un es skatījos, domāju, tie ir panki. Tas ir kaut kas. Bet tur bija ļoti negatīvs tas raksts. Tas bija 87. gadā, ļoti negatīvs raksts. Tad es atbraucu no armijas atpakaļ. Un, protams, pat cik armijā, pat tajo laiku padomju armijā, tas bija trakāk nekā cietumā, viss ņirgāšanās, viss pārējais. Parasti pēc tam vajadzēs dzert. Bija plosts 3 mēneši, vienkārši totāls plosts, lai visu to aizmirst. Vienīgais 6 no rīta tu vienkārši biji augšā un tu skaties apkārt. Kur es esmu? Kas tas ir? Tāds bija. Visi baktis, kas ir pievienojušies, arī Gaura Sundari, viss pārējie tas posttraumatic sindromu, kas bija. Un dabiski tu sāc meklēt atbildes uz jautājumu. Kur es esmu? Kas es esmu? Kāpēc? Kas notiek? Un toreiz jau es aizgāju Padomju Savienību, atgriezos faktiski jau neatkarīgā Latvijā. Un toreiz nāca šausmīgi daudz sludinātāju iekšā. Ļoti daudz kristieši. Teiksim, amerikāņu kristieši nāca, Aurobindo, visi tie Rērihi, Blavatskas, visi nāca. Un dabiski, tu Rīgā pa ielu nevarēji paiet, tev jau klāt bija, jau viss kaut kas. Un tad es atceros, kad kristiešiem bija tāda fīči, ka viņi taisīja arī tāds ar ģitārām tur, un viņa lozungs bija tāds, mums arī jāparāda, ka arī mēs esam normāli cilvēki. Es kā tu izdzirdēju, sāku spraudīties, viss mans problēmas ir no tā, ka normāli cilvēki, es negribu būt normāls, saproties, kāpēc jo man apkārt bija vardarbība, es Kauguros izaugu, jā, teiksim, apkārt bija vardarbība, nežēlība, un viss pārējās lietas. Un te pēkšņi man atnāk kaut kāds tur joks, kaut kāds viņš atnāk un saka, zini, izmaini tikai savu attieksmi pret dzīvi. Beautiful world, es tur brīnišķīgi pasauli. Kāda brīnišķīga pasauli? Viens otram galvas griež, tur ir ceļš 90. Tur šauj nost, vispār, pilnīgs sviests, man tāds sajūta bija, ka man grib nopirkt, jā, tur vieni ar normālo dzīvi, kristieši, jā, teiksim, otri tur, kad izmaina tikai redzējumu, kā saka, Un te pēkšņi es ieraudzīju Dāmodaru Priju un Anehu, 2 krievu baktas. Dāmodara Prija, viņš jau ir atstājis ķermeni senāk, Aneha, viņš ir Singabatas sievas brālis. Es nezinu, kas ar viņu ir, bet viņi. Un es ieraugu, un es redzu, tie paši skūtie ar tām mastēm, es domāju, bet viņi tiešām staigās tā, tie panki, un es viņiem klāt.
Un viņi sāk ar mani runāt latviski. Krievi ar mani latviski. Es domāju, kas tas ir? Un viņš lauzīja tā latviešu valodu, jo tajā laikā Kauguros, ja tu latviski pasaki vārdu, čutinasojam sabačinu, tad tu vaņēši, saproties. Ja? Nu, un te jauni džeki, krievi, tāds stāls, tādi, nu, zin tie, viņš manim latviski runā. Es domāju, ka kas ir noticis? Ka vispār viņš man iedeva to žurnāliņu rasi. Un tad sanāca tā, ka es aizbraucu uz Sibīriju, uz Latvijas izglītības misiju. Nu, pat cik tur Lejas Bulāņa Sibīrijā, tajos ciemos es biju skolotājs. Un tur notika tāda kolīzija, kad tur laiks apstājās. Viss, kas šeit, visi skrien, tur laiks pilnībā apstājies. Un tev tas tas ir tāds psiholoģiskais lūzums. Teiksim, tev pasaka, vajadzēja traktoru aizvest ar grāmatām uz blakus ciemi. Viņš saka, no rīta būsim. Pēc nedēļas. Un man bija ļoti daudz laika lasīt, un es atveru to žurnāliņu rasu, un tur neko nesaprotu. Rafahu papadāt, kas neko vispār. Bet viņi taču bija tik krūti, es domāju, tie banki tādi, viņi ir īsti pa īstam, taču kaut kas jauns, zini. Un tad es lasu, un pēkšņi es izlasu, kad Prabhupādas vārds. Cilvēki dzīvo kā suņi un kaķi. Un es tā, tas ir vecis. Man tā doma, jo tas ir vecis, viņš negrib mani nopirkt. Viņš saka, pravdu mātušku, viņš saka pa taisnā. Un man tāda cieņa bija pret, uzreiz, pret Prabhupādu. Un es gribēju lasīt tālāk, kas tur tālāk notiek. Un tad tur tālāk, pēc visiem šrimā, baha, tur bija uzrakstīts. Ja jūs gribat atbrīvoties no visām ciešanām, lūdzu skaitiet Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare. Un tad tur bija paskaidrojums uz krellītēm. Un tad es uztaisīju savus pirmās krellītes. Es viņus uztaisīju, bija tāda plastika. Ja tu viņu uzvāri, viņi paliek cieta. Plastelīns plastika. Es uztaisīju tādas bumbiņas. Viņas izdekorēja, visu, teiksim, saliku. Tur, es nezinu, kādu laikam pusmēnesi gatavojos tam visam. Pa vidam dzēru un visu kaut ko citu darīt, bet, es tur tās bumbiņas tur gatavoju, visu sataisīt. Tad es ieraudzīju tās rases, bija tāds uzzīmēts arī baktāri. Un arī to šiku es nevarēju uztaisīt. Es nezināju, ka tā šiku es nevarēju. Labi, es uztaisīju plikpaurēnu. To figūriņu noliku viņu priekšā. Un tad kaut kas jāsāk darīt, un es lasu tālāk. Parasti viens aplis aizņem, tur raksta 7 minūtes. Es nekad neesmu redzējis, kāds vispār atkārto. Es nezinu, kas tas ir. Kaut ko es atceros no kaut kādām filmām, tur kaut ko tur jogi, tad es apsēdos lotus pozā un sāku skaitīt. Hare Krishna, Hare. Pēc 2 minūtēm. Sāp visas kājas, viss tur vēl. Nevar. Tad es mēģināju, atcerējos kaut kā, mēģināšu tā. Hare Krishna kaut kur. Man aizņem viens aplis, aizņem pusstundu un galva sāpēja tā, kad vispār. Es saku, bet viņi rakstīja, ka tas ir. Un man pilnīgi tāda paranoja visu laiku. Vai es pareizi to daru vai ne? Es mocījos kaut kādu mēnesi. Mēģināju gan tā, man nekas nesanāca. Un tā es izlasīju tālāk. Es izlasīju un es mēģinu sagramot. Un izlasīju tālāk. Bet ja jums nesanāk, vienkārši mēģiniet atkārtot mantru sevī prātā. Es tā, bet tajā laikā tur bija arī, cik es interesējos, tad, teiksim, arī par kristietību un citām lietām. Un bija tāda ļoti brīnišķīga grāmata. Viņš saucās Откровенные рассказы странника отцу своему духовному par Jēzus lūgšanu.
kur viņi skaita, tur Господи помилуй меня грешника, Господи помилуй грешника. Tur bija īsām garā versija. Un viņi tieši tur runāja par непрестанной молитвой. Un tad es, давай es pamēģināšu. Un vienu dienu man vajadzēja iet no Bulānas līdz otram ciemam, līdz Suitikai. Tur attālumi nelieli, 35 km tikai. Tas ir Sibīrijā? Jā, Sibīrijā. Vajadzēja iet, un es sāku uz katru soli. Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna. Prātā. Tu ej un uz katru soli vienkārši. Man bija kaut kāda mugursoma ar bībelēm, jo, tur Latvijas izglītības misija, viņi, kristīgā misija, tur nāca sūtīja visu kaut ko. Man vajadzēs to sūtīja, ka aiznes igauņu bībeles. Es uzlieku virsū. Tas bija mans otrais gājiens, jo pirmais gājiens, jūs zināt, pavasarī taigā, tur ir pa nakti -14, pa dienu +14, nevienam tāda mistiska, tāda pilnīgi skats, nevienas lapas, bet moškas ir tik daudz, tās moškas, viņas nāk, tu ej, tas ir moškas, jā, ir tādas mazas knišļi, knaušļi un knišļi. Un es pirmais reizes, kad bija, es lamādamies tur gāju vienkārši, un tas nebija kaut kas, es tur ar zariem, ar visu kaut ko. Bet tad, kad otro reizi es ar to mantru, kad es sāku iet, es pēkšņi atģidos pēc 8 stundām tajā ciemā, es tā apsēdos, un es nesapratu, kas bija. Man pazuda laiks, man pazuda vispār kaut kāda uztvere. Es tā sēdēju, es tur vēl kaut kādā transā sēdēju ar to bībeļu somu pie tās somu baznīcas, un es, kas tas bija? Un kopš tā laika es skaitīju visu gadu, es uz katru soli skaitīju. Hare Krišna, Hare Krišna. Un tā bija tā, es jau tagad praktizēju dažreiz tā, kad ja lielāki attālumi iet, vienkārši tu sāc skaitīt. Un tā bija tā mana pieredze. Un pat cik es ieguvu šo pieredzi savu, es nevienu neredzēju, es nevienu nesatiku, neviens man neko nestāstīja. Es pats ieguvu savu pieredzi, un kopš tā laika man ir tā doma, viņi varbūt nedaudz ķecerīgi ir, bet katram ir jābūt savai Krišnas apziņai. Ja jums būs sava Krišnas apziņa, jums viņu neviens neatņems. Ja jūs paņemsiet kāda cita Krišnas apziņa, un ja jūs vilsieties tajā cilvēkā, vai viņš kaut ko ne tā izdarīs pēc jūsu ekspektācijām, jūsu Krišnas apziņa arī aizies. Un faktiski jūs būsiet nevis dzīvojuši savu dzīvi, bet jūs būsiet dzīvojuši citu cilvēku dzīvi. Un tāpēc tas tā nedaudz ķecerīgi skan, kad katram ir jābūt savai Krišnas apziņai. Un viņu jums neviens nekad neatņems. Un tāpēc tā mantra, viņa, kā lai pasaka, ja tu esi piedzīvojis, ka viņa ir dzīva radība, un kad Krišna ir deju un dziesmu dievs zem pilnmēnes tumšā naktī, tad neviens to neatņems. Lai kas arī nenotiktu apkārt. Un tā es atkārtoju to mantru, bet tad tur pēc tam notika vēl tāds izmaiņas, to es nestāstīšu. Bet, un tad tā sanāca, kad es atnācu uz templi, un tas bija 91. gadā. Es atnācu uz templi, satiku Rūpu Ragunāti, baktis tikko bija pārvākušies uz to templi ēku. Un uz mani skatījās kā uz kaut kādu pilnīgi. Atnāk gatavs cilvēks un dodiet man Bhagavad Gītu. no kaut kurienes, kaut kā. Un patiesībā sakot, tādi visi bija tie baktis to laiku.
Un ļoti interesanti, es skatījos priekš manīm, kad es atnācu uz templi, priekš manīm, jūs, tad atkal čecerīgi, jūs esat redzējuši Kung Fu Pandu? Multēm, jā? Jā, protams. Jā. Skatāmies. Es biju tā kā tas Kung Fu Panda, es ienācu templī un es redzu, wow, awesome! Wow, katrs bakti priekš maniem bija kā parādība. Gaura Sundara tur no Spēcinās atnācis. Wow, tur mums bija mazais bakta Dainis, viņš Kjokšinkai karatē, tad mums bija lielais Dainis, tad bija Dainis Bērziņš, olimpiskais kaut kāds tur čempions. Tad tur bija Dīra Krišna, tad bija, un katrs bija kaut kādas tādas parādības, un es viņam skatījos. Wow, un tad mums bija Bakta Normunds, tad mums bija Radarānistu bars, tad mums bija, un mums bija cauri jumts augšā, mēs visi augšā, un mēs kaut 30 cilvēki, mēs tur jaunieši, zin. Un mēs tikai domājam par to, kā Hare Krishna mantru atkārtot, kā tur vēl, un mēs dalījāmies ar savām tam pieredzēm. Tur bija tikai tāds pūznis augšā, tur guļ, redz tās debesis, apakšā pagalmā dzērāja pūkseņš, 4 nāca pudeli dalīt, un tad Anak Dunubija, viņš saka, ja mums būtu tāds baktī pret Krishnu, kā tiem dzērēm pret pudeli, viņš saka, tad vispār, un tad mēs izplatījām tās grāmatas visādos veidos. Un, jā, es varētu par katru baktu pastāstīt tādas neiedomājamas lietas. Bet viss smieklīgākais, mēs runājam par Hare Krishna mantru, bija Rāmbakta. Varbūt jūs esat dzirdējuši Rāmbakta, viens no pirmajām baktām. Viņam Alūksnē bija ferma. Un pat cik mēs bijām tik ļoti iekšā tajā Hare Krishna mantrā, ka mēs gribējām atkārtot viņu pat guļot. Mēs mēģinājām, lai ar to normu, un viņš taisies braukt uz Zviedriju, Rāmbakta, braukt uz Zviedriju, uz Alnikas to fermu, toreiz pie Harikeša Svāmī, un viņam vajadzēja kādam, lai kāds paliek Alūksnē tajā vietā, kur viņam ir ferma. Un viņš, Gurutam aizsūtīja mani ar Normundu pie Rāmbaktas. Mēs aizbraucam Rāmbaktu, viņam bija būlis, tur vēl kaut viņš parāda tos augli, zeme bija ļoti neauglīga, bet viņam tur bija burkāni, viss kaut kas. Viņš saka, šito vajag izklapēt, šito izdarīt. Kā Rāmbakta aizbrauc prom, mēs Normundu. Davai! Hare Krishna, Krishna, Hare Rām. Mēs sākam tur eksperimentēt. Visādos variantos mēs aizgājām, ļoti interesanti tas bija. Piemēram, kad tu atkārto mantru, tad prātā viņš kaut kur novēršās. Tad mēs uztaisījām tagad ierakstu studijās dažādos celiņos. Es atkārtoju Hare Krishna mantru, bet ar acīm es citā ātrumā lasu Hare Krishna mantru. Un tad mēs atklājam, ka tik tas prāts vēl ir vienā vietā brīvs. Tad es atkārtoju Hare Krishna, ar acīm lasu Hare Krishna, un tur prātā citā ātrumā skaita. Un tad es atklāju, ka vēl man priekšā parādās brīvs. Un nedēļa pagāja kā viena diena. Atbrauc Rāmbakta, nekas nav uzkaplēts, nekas nav izdarīts, būlis badā. Es nekad nebiju, es nedomāju, ka vecākie baktis var tā aurot. Es nebiju, kā viņš mums ārā! Āre asmad amha, āre asmad amadim, ārā! Es saku, Rāmbakta, mums nav kur palikt, Alūksnē, viņš 10-11 kilometrus. Viņš beigās apžēlojas, viņam bija adventisti, tur draugi, arī citi, kas nodarbojas lauksnē. Viņš viņam sludināja, aptuveni tā kā Jogis Čandra sludina jums, tā viņš sludināja tiem adventistiem, viņam bija draudzība, viņš visu tāds piepūlis, ka viņš piezvan viņiem, saka, jo autobus gāja ļoti rēt no Alūksnes uz Rīgu, un viņš no rīta kaut kādos 5 tikai pirmais autobus, un cik viņš mums izzina ārā pēcpusdienā, tad 5 no rīta. Un viņš sazvana, labi, jūs varat tur pārnakšņot, bet lai manas acis jūs vairs neredzētu. Mēs to ceļu ejam, un uz katru soli Hare Krishna, Krishna. Un tad mēs nokļūstam pie tiem adventistiem, mēs tad laimīgi vēl vakarā atbraucam,
tie adventisti tik laipni, tādi, jā, lūdzu. Viņi mūs izmitina, mēs guļam. No rīta mēs pamostamies. Un tāds klusums, tāds nāves klusums. Es nevaru saprast. Kaut kas, varbūt guļ, jā, bet labi. Un mēs, kā nekas nebijis, šitās paunas virsū un uz autostu. Priecīgi, laimīgi atbraucam uz templi, un tur viss vakarā Rambakti klāta. Pa visu templi auru. Kur ir viņi? Kur viņi ir? Es viņus nosvedīšu. Viņi manu 5 gadu sludināšanas darbu iznīcina. Es saku, Rambakti, ko? Vai jāzināt? Īsāk sakot, pat cik mēs bijām tik ļoti aizraujušies ar to mantras daudzināšanu, mēs mēģinājām guļot. Guļus arī skaitīt. Un tad, kad un bija aptuveni tā, mēs guļam. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Hare Rām. Abi divi. Adventisti sazvanīja visus savus adventistus. Saicināja visus mazā istabiņā 30 cilvēki, un viņi visu nakti lūdzās, lai jaunos garus izdzītu. Un tāpēc bija tāds klusums. Mēs pieceļamies, tur aiz durvīm izrādās 30 cilvēki. Kad tie dēmoni beidzot pavadīs. Jo priekš normāli cilvēki, dabiski, teiksim, ja tev ir kāds gumi priekš, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Rāma. Un kad viņš mums to pateica, mēs ar Normundu sākām dejot pilnīgi. Viņš saka, ko jūs stūbeņi priecājaties? Es saku, Rambakti, tas ir iespējams. Tas ir. Kas ir iespējams? Ir iespējams atkārtot mantru pat guļot. Ir. Tā kā jā. Bet patiesībā sakot, šī nepārtrauktā mantras atkārtošana viņa ļoti palīdzēja arī daudzās citās dzīvēs. Vēlāk, kad mēs izplatījām grāmatas pa Latviju, bieži gadījās tā, ka mums daudz naudas bija. Un vietējie džeki kaut kādā tur Jelgavā vai kaut kādā tur Daugavpilī vai kas viņi redz. Šitiem ir nauda. Un man bija tāds gadījums, es to kā iztiepšu, man bija tāds gadījums, kad es mēģināju arī runājot atkārtot mantru. Tas ir iespējams, bet tas ir tikai, kā tas no malas izskatās, to viņi redzēja. Viņš pienāk klāt, un viņam bija tas plāns bija paņemt man to maciņu ar to visu naudu. Un viņš saka, ko tu te dari, ko? Un es tā, pagaidi. Es te, un es izplānu. Viņš tā skatījās. Un es domāju, ka visi Sankirtans Bhaktis, kur ir izplatījuši grāmatas, viņiem ir šitādi stāsti pilnīgi reizi. Mums bija tāds Asurantaka, viņš Igaunijā, arī tāds ļoti vecs Bhakti. Un mēs ar viņu satikāmies, un pēkšņi viņam skrien pakaļ. Viņi saka, Aleksej, этого не может быть. Viņš saka, не, Иисус 3 раза мне говорил, повторяй Харе Кришна, 3 раза. Izrādās, ka priekš noteikta veida kristiešiem, kur ir, teiksim, evaņģēlisti, viņiem tas ir Jēzus, tev ir teicis kaut ko 3 reizes. Tad tas ir neapšaubām, neapstrīdams arguments. Bet pats smieklīgākais ir tas, ka man arī bija tā, ka patiesībā sakot, tur tā kišamišu periodā, kas bija starp to iepazīšanos, un pēc tam bija tāds kišamišu periods, kad es, Jēzus man arī, es lūdzu uz Jēzu, un parāda lūdzu man ceļu. Tieši sejā ir tāds lūkšanas, parāda lūdzu man ceļu tieši sejā. Un tad
Es Rīgā pie autostas, tur ir tas apušzemsēs, un es eju lejā, tur Ānaka Duna bija stāv ar tikko izdotu sevis apzināšanās zinātni. Un es eju viņam garām, viņam priekšā stāv cilvēks, un es eju garām un skatos, un tā grāmata man. Un man tas bija tieši sejā. Es lūdzu vārds vārdā, parāda lūdzu man tieši sejā. Un tā grāmata tā. Un tur tik skaists Krišna. Sevis apzināšanās zinātne. Un es prom. Tā kā jā, tāda mistiski piedzīvojuma ar Hare Krišna mantru, kad viņa tiešām arī tā ļoti interesantā pieredze par to, ka tu vari atkārtot Hare Krišna mantru gan raudot, gan smejoties, gan ziedot. It sevišķi man patīk stāsts par Guru Gopālu. Tas man ļoti patīk. Zināt to stāstu? Es stāstīšu, ja? Ne? Stāst. Īsāk sakot, reiz mazs puika, Gopāls, viņš redz, ka kungs Čaitaņa, viņš iet un tur savu mēli. Un viņš ir ietērpies tajā lungī. Un tas saka, kāpēc tu tur savu mēli? Tāpēc, ka viņi visu laiku, Hare Krišna, Hare Krišna, 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 Hare. Vai tu tas ir slikti? Nu, bet es eju uz tolīti nedrīkst to darīt. Viņš saka, paga. Man bija onkuls, un viņam bija sarkana gamča, un viņš strādāja uz lauka. Un viņam ļoti sagribējās, pa lielo. Un viņš aizgāja meža malā un apsēdās. Mežā dzīvoja traks kuilis. Viņš ieraudzīja to sarkano gurnautu, un mans onkuls atstāja ķermeni. Un kungs Čaitaņa to izdzirdēja, viņš no tā brīža nosauc par Guru Gopālu. Jo Hare Krišna mantru var atkārtot it visur. Un mēs, jaunie baktes, saklausījušies šādas lietas. Ziniet, kāda pirmā skaņa bija, kad jaunie brahmačāri iet toltē? Šrī Krišna Čaitaņā Prabhu. Bet kristīgās lūkšanas tu nevari atkārtot visur, ar jebkādu noskaņu, jā, teiksim. Tu nevari tur, bet mantru var. Un tā ir manas dzīves pieredze. Jo neviens nezina, kad viņš nomirs, neviens nezina, kur viņš nomirs, neviens nezina, kā viņš nomirs. Tas nav iespējams. Un tad mums templī bija terorisms, mēs viens otru pārlaudījām, ķērām. Un vēl viena ķecerība, jūs zināt? Armēņu multens. Tur bija tāds oi, dēmons, oi. Un mums šitā bija, ka saķerēs rokas, oi! Un tu nokļūsi planētā, kur dzīvo oi, nevis kā Krišnas, bet planētā, kur dzīvo oi. Jā, tā kā Hare Krišna mantra, tā ir viena lieta, ko jūs paši zināt noteikti, jums pašiem ir gadījumi ļoti daudz. Ko pastāstīt, ko dalīties. Tāpēc varbūt mēs varam 5 minūšu uzdziedāt, ne? Uzdziedāsim? Hare Rama,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Krishna. Tagad spēle, kādu mēs spēlējam, tad mēs dziedam Hare Krishna, Hare Krishna. Tad ir Rāma, un tad pirmo vārdu mēs izlaižam, ar katru nākošo reizi mēs otro vārdu izlaižam. Mēs nedziedam Hare, bet mēs prātā dziedam. Krishna, Hare Krishna, un tad ar nākošo. Hare Krishna. Pamēģinām. Aiziet. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna,
šitā var bezgalīgi. Un tas efekts arī ir tāds, kad agrāk nebija taču tādas skaistas šitās visas lietas, un mums pat karatāls nebija, te bija kaut kāds klakšķis, latviešu folkloras klakšķis, kura tam traks palika, kad latvieši ņēma uz kirtenī un līdz to klakšķi, tur zin. Un tad, iedomājies, tad jaunieši sēž kaut kur un pēkšņi Krišnā! Tas ir viena spēle. Otra spēle, ko mēs spēlējām ļoti bieži bija, kad Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare. Un, kad sarunā, piemēram, cik daudz cilvēku, ja tas sadalās pa grupām. Hare Krishna, un jūs sākat Hare Krishna, jūs sākat Hare. Katrs dzieda savā tajā ātrumā. Un beigās sanāk, ka tā, brīnišķīgs sajūtas patiesības. Bet tagad mēs nespēlēsim, tas nav autentiski, tas nav pēc tradīcijas. Tā, līdz 1:30. Nu jā, un tāpēc lūdzu, mans, kā saka, iedvesmojums ir dzīvojiet mantru. Dzīvojiet viņu, nebaidieties. Mantra nedrīkst palikt par tupu rituālistisku aktivitāti. Viņi nedrīkst palikt tādi. Jums vajag dzīvot. Nebaidieties viņu dzīvot. Un nebaidieties viņu dziedāt, domāt, atkārtot, mēģināt sajust sevi. Jo jums citādi nebūs tā jūsu. Jums Krišna nebūs. Pašiem savs Krišna. Viņš nebūs. Ja jums pašiem būs savs Krišna, neviens nekad jums viņu neatņems, un neviens viņš nekad neaizies no jums prom. Viņš tāds ir. Jā. Labi, jūs varat tagad uzdot jautājumus par interesējošām tēmām. Kā tu ģimenes dzīvē nokļuvi? Līdz ģimenes dzīvē? To tu izlēji posmu kaut kā. Patiesību sakot, kaut es arī biju punks. Mana mamma izaudzināja mani ar domu viena sieviete, viens mužs. Un es līdz faktiski 21 gadam es biju nevainīgs. Es varētu būt mūks. Patiesību sakot. Vienīgais mīnus ir tāds, kad mākslinieks. Ļoti patīk sievišķīgās formas, māksliniekam. Ir sevišķi mākslas akadēmijā. Es gāju kursos iestāšanas, tur jāzīmē bija visi tie plīkņi. Riktīgi patīk. Un tāpēc tur kaut kādīgi, tas nesaiet kopā, jā, teiksim, tā lieta. Un tāpēc arī tā ir vēl viena tāda interesanta lieta, kad jābūt godīgam pret sevi, jo mēs mēģinām izveidot garīga cilvēka stereotipu, ka viņš ir kaut kāds tur eņģelis, tur debesīs vai kaut kāds viņa ideāls, perfekts. Neviens nav ideāls, tāpēc ļoti daudz cilvēku viļās gan guru, gan aizgādņos, kurātoros, gan tēvos, gan mātēs, gan sievās, jo visi grib atnākt uz gatavu. Lai tev ir gatavs, teiksim, tur gatavs garīgais līderis, viņš tavā vietā visu sagremos, viņš tev visu iedos, viņš tev visu nodrošinās, viņš tev visu. Un tad, kad nedod Dievs, viņš maita izrādās nav perfekts. Redziet, viņam ir trūkumi, tad man nevajag šito, mani piemānīja, mani izčakarēja, mani izmantoja, mani pameta. Un cilvēki aiziet, teiksim, no Krišņa, ļoti daudz cilvēki ir aizgājuši no Krišņas apziņas, piemēram, kustības, un viņi aiziet, tur ir netīrumi. Es parasti uzdodu jautājumu sev, interesanti, kas tos netīrumus tur sanes un atstāja? Un sanāk tā, ka mēs atnākam ar visiem saviem koferiem, ar savu netīrumu bagāžu uz to vietu, mēs tur visu izskatām, un tad mēs, kā smirdi, un viņi bet aizēja savāds pēc sevi, savāds, iztīri. Un tāpēc tai attieksmei viņai ir jābūt tā, arī piemēram, ja, ļoti bieži laulības izjūt tieši tāpēc, kad ir kaut kāds
jau nobriedis vīrietis ap gadiem 40 vai kaut kas tam līdzīgs. Viņam ir piekususi jau sieva, viņiem tur jau nodzīvojas 20 gadus kopā, ja? Un tad uzrodās jauna enerģiska džusa, un viņa redz gatavs. Produkts ir gatavs. Bet viņa nav gatava iet cauri tam, kam tā sieva ir izgājusi cauri. Viņa neies. Arī par Prabhupādu, piemēram, vai Indru, teiksim, visi grib dziedāt tā Indras melodijas. Ātri, jā! Vai cilvēki bija gatavi 8 gadus stāvēt pa 10 stundām harināmas taisīt viens pats? Izdariet vispirms to lietu. 8 gadus aizēja harināmās 10 stundas. Un tad tu vari dziedāt kā Indra. Arī Prabhupāda, jā, teiksim. Vai jūs zināt, ko Prabhupāda arī 15 gadus pirms viņš aizbrauc uz Ameriku? Jā, teiksim, kā viņi tur bullis badīja, kā viņš pilnīgi bez naudas, bez nekā izplatīja grāmatas. Pilnīgi, jā, teiksim, kā saka, nekādas cerības vispār. Ja mums te Latvijā saka, ka mums nav cerības, tad Indijā vispār nav cerības. Tur nevienā vispār neko nevajag. Prabhupāda gāja tos žurnāli, viņi sprintēja, to visu darīja, mēģināja darīt. Viņi tur badīja, pameta, pasūtīja, apmānīja visu. Bet viņš gāja un to darīja. Viņš mācījās, sēdēja, visu. Un tad, kad viņam bija cik tur tie gadi, jā, viņš uz Ameriku devās, un tad notika. Visi grib to gatavo kā Prabhupāda. Bet neviens negrib to. Tā Prabhupāda viņš min, ka tā ir kukuņāja filosofija. Kukuņāja filosofija, tas nozīmē, ka vistai, teiksim, dēja zelta olas, un cilvēki izdomā, priekš kā mums barot to, viņš nogriež to pusi nost, lai paliktu tikai tā vieta, kas dēja tās zelta olas, bet barot negrib neviens, un tāpēc, jā, tā par to ģimenes dzīvi, ja mēs sakam, tad man bija, kad es biju maziņš, man bija vīzijas, ka man būs 5 bērni. Es sēdēšu zem ozola, un apkārt man skraidīs 30 mazbērni. Tāda man bija vīzija, ka es biju maziņš. Un dzīvē, kā saka, man bija dažādi pārbaudījumi. Bija brīži, kad likās, kad tā ir tikai vīzija, bet beigās viss notika tā, kā tika redzēts. Viss tā arī ir. Un tagad, cik es aizbraucu uz Zviedriju, tāpēc, ka nevarēju vairs, 54. Tāpat 3 darbos strādājot, tu nevarēji tad uzturēt, tad vēl bija kaut kāda krīze. Aizbraucu uz Zviedriju, tagad visi bērni ir izauguši, aprecināti, visi bērni jau ir nostabilizējušies. Tagad es varu, kā saka, atgriezties atpakaļ Latvijā un savākt to, ko es te esmu atstājis. Satīrīt pēc sevis. Savu sabrukušo māju tukumu. Vispārējo. Tā kā, un ģimenes dzīve arī, teiksim, tā ir liels tāds, kā to angliski pareizi teikt, controversial. Controversial issue. Tas ir tāds diezgan liels, jo parasti, ja runā par šīm lietām, es nezinu, kā jums, bet no manas pieredzes tas ir diezgan sāpīgi. Jo neviens nav perfekts, visiem ir bijušas kaut kādas kļūdas, visiem ir bijušas kaut kādi negadījumi, visi dzīvo ne tā, kā vajadzētu dzīvot. Un līdz ko to atver muti par pareizo dzīvošanu, tā cilvēki, negrib vairs viņu dzirdēt, viņš man apvainoja, viņš ne tā, tas ir ļoti smagi, tāpēc faktiski, es dažreiz apbrīnoju Jogas Čandru, kā viņš to savu konsultāciju biznesu veido, kā viņi vēl līdz šim laikam nav nošāvuši. Jo, ja es pateikšu, kā ir, tad jūs viņu pakārsiet.
un man būs no drošības policijas aizliegt iebraukt Latvijā uzreiz. Bet mana ticība ir, kad ir jāsaka, kā ir. Ir jārunā par faktiem, nevajag nolikt citus cilvēkus, teikt, ka tas ir slikti vai labi. To nedrīkst darīt, jo piemēram, mēs varam teikt, cilvēki dara vienu un to pašu lietu, ja? Piemēram, ja? Bet katram no viņiem ir sava vēsture. Katram no viņiem ir sava, kā saka, zupas ingredienti. Ja? Un, teiksim, tu nevari vienā gadījumā, viena un tā pati lieta būs laba, a otrā gadījumā viņa būs slikta. Un katram ir sava nākotne kaut kāda. Un tāpēc, ja mēs runājam par faktiem, par faktisko, tas ir vislabākais, ka mēs nesakam, vai tas ir slikti vai labi, mēs neuzņemamies to soļa lietu. Bet mēs varam pateikt patiesību acīs. Rietumos tas nav iespējams. Tāpēc, ka rietumos ir cancel culture, un rietumos ir, kā saka, agresīvais feminisms, kas ir balstīts uz ateismu. Patiesību sakot. Ateisms, neticība Dievam. Un tagad, piemēram, ja tu runās par šīm lietām, tevi patiešām var iesēdināt cietumā. Ja? Uz ilgu laiku? Es jokoju tas tā. Uz kādu gadu tiešām var. Jā, jo definīcija ir šāda, kad apvainojums ir nevis tas, ko tu saki, vai tas ir bijis apvainojums vai ne, bet kā cilvēks to ir sajūtis. Ja cilvēks to ir sajūtis apvainojoši, tad tu esi izdarījis apvainojumu. Un tāpēc mūsdienās cilvēki, viņi nav spējīgi vairs dzirdēt patiesību. Viņi nav spējīgi. Tāpēc vērst kaut kādu emotional damage. Tas nav iespējams. Bet, acīm redzot, man bija kaut kāda misija, ja mēs runājam par ģimenes dzīvi, tāpēc, kad es aizbraucu uz visu feministiskāko, visu ateistiskāko, visu sociāli attīstītāko sociālistu valsti Zviedriju, un es izveidoju ģimeni pēc viduslaiku džihadistiskākajiem principiem. Un cilvēki, teiksim, mani bērni un meitenes ir vislaimīgākie. Un, piemēram, ļoti manas, teiksim, un vienīgais arguments, kāpēc man, teiksim, es varēju izdzīvot, bija tas, ka jā, viņš ir monstrs, bet pasties, viņa sieva ir laimīga. To neviens nevar atņemt. Viņš ir monstrs, bet sieva ir laimīga. Jo tie principi ģimenes dzīvēm, viņi mums ir jāpieņem ļoti stingri, jo tur nav vidusceļa. Piemēram, es saviem puikām, es viņiem nekad nespiedu skaitīt Hare Krishna mantru. Tāpēc, ka pēc Šrīmad Bhagavatam, ja mēs atceramies, ko Krišna saka, ir divas lietas, ir jama un niyama. Jama, tie ir aizliegumi, a niyama, tas ir vēlamais. Un ļoti bieži vēlamais, kas ir vēlamais? Vēlamais Šrīmad Bhagavatam ir šīs 12 jāmas minēts, 12 niyamas. Jāgavalkas ritī ir minēts. Citas lietas manu sankatē ir citādāk minēts. Bet principā ir tā, ka Krišna saka, ka mantras daudzināšana, kalpošana garīgiem skolotājiem un tam līdzīgi, tās ir niyamas. Teiksim, aizliegumi, nedzert, nesmērķēt, nestaigāt apkārt un tam līdzīgi. Tās ir jamas. Un tāpēc, teiksim, manu samhitā ir tāds pants, ja man brīkšanās sevietā nanityam niyamam budhyam, tad tas ir teiks, ka saprātīgs cilvēks, viņš vienmēr ievēros jamas un ne obligāti niyamas. Jo ievērojot niyamas, bet neievērojot jamas, viņš krīt. Un tas ir principā tas, ko arī Krišna saka Šrīmad Bhagavatam. Es sen,
Es sen par to neesmu, jo tagad man ir cita nedaudz meditācija. Tāpēc es kādreiz visus šos pantus zināju, lai pierādītu, ka man ir taisnība. Saprotiet, bet tagad man nav tas periods, ka es kādam kaut ko gribu pierādīt, es vienkārši dalos ar to informāciju, un tāpēc kaut kādos, tur ir 12 panti, kur Krišna par to runā, no Šrīmad Bhāgavata, viņš saka, ka jāsāk ar jamām. Niyamas ir jādara kvačit. Kvačit ir vārds, kvačit pēc iespējas. Pēc iespējas. Un načodana, ne ar spēku. Niyamas nedrīkst ar spēku. Un tāpēc, piemēram, es saviem bērniem nekad neesmu spiedis nekādu garīgo kalpošanu, bet to neviens nedrīkst dzirdēt, tas paliek starp mums. Es viņiem teicu tā, ja jūs smēķiesiet, vai ja jūs dzersiet, vai ja jūs staigāsiet apkārt ar meitenēm, un vai ja jūs ēdīsiet gaļu, tad es pie jums pa naktīm nākšu. Dzīves vai mīļas. Un es, un maziem puikām tas bija. Bet tā ir ļoti nopietna lieta, patiesībā sakot, tāpēc, ka pasargāt savus bērnus no, kā tas ir, mana latviešu valoda ir palikusi 90. gados, es nedzīvu, man arī bērni pat saka, ka es nerunāju kā latvietis. No maucības, it sevišķi dēlus, tas ir viss svarīgākais. Kas mūsdienās notiek? Mūsdienās notiek tā, ka mums ir pārmaiņas laiks. It sevišķi Zviedrijā šī sistēma ir ļoti attīstīta. Tas ir bezatbildīgi precēties ar cilvēku, kuru tu neesi pārbaudījis, pagaršojis, nogaršojis, izbaudījis. Tas ir bezatbildīgi. Tā ir nelietība. Saprotiet, vēdiskais pieejams ir: tu būsi mana sieva, jā vai nē? Ja jā, tad mēs turpinām biedroties. Ja nē, es nekad vairs pie tevi nenākšu. Un sievietei jāpasaka jā vai nē. Basta. Ja sieviete pasaka jā, viss. Tā ir praģāpati. Kā saka, jāgi, viss cauri. Un iedomājieties, Prabhupāda ļoti bieži to ir minējis šādas lietas, ja, teiksim. Bet, kā jau es teicu, mūsdienās uz kaut ko tādu parakstīties bez ticības nav iespējams. Jūs nevarat. Un arī nevar parakstīties bez zupas ingredientu. Saprotiet, ja jums nav piedevumi, jūs zupu neizvārīsiet. Un tāpēc tas tā kontroversial. Saprotiet. Bet principā man izdevās aprecināt visus savus dēlus tieši tādā veidā. Man pat jaunākais dēls, Vidžais, viņš teica, es gribu tā kā brāļiem. Un, labi, forši, ka tu gribi. Un tad viņš pienāk, tētī, es pats varu atrast sev sievu. Es saku, jā, protams, bet tu zini noteikumus. Tad viņš pienāk, tētī, man liekas, es atradu. Viņam bija 16 gadi. Es saku, tu zini, kas ir jādara? Kas? Es saku, tu aiziet pie viņas, un tu pasaki viņam, kad tā un tā. Viņš tieši tā arī izdarīja. Viņš aizgāja pie tās meitenes, viņš aizgāja ģimnāzijā, viņš aizgāja pie tā, un meiteni ir zviedrieti. Viņš aizgāja pie tās meitenes un pateica, zini, es netaisos te šlenderēt apkārt, man ir nopietni šitie te, nopietni nolūki, un vai tu būsi mana sieva vai nē? Tev jāsaka jā vai nē. Ja tu pasaki jā, tad es ar tev biedrošos, un ja nē, tad es nekad tev vairs nenākšu klāt. Un viņi pateica jā. Un tagad ir pagājuši jau drīz būs 3 gadi, kad viņi kopā. Bet, tāpēc es saku par to zupas ingredientiem. Tai meitenei, viņas māte iepazinās ar viņas tēvu. Arī, kad viņai bija 17 gadi, arī skolā. Un priekš Zviedrijas ļoti paradoxālā kārtā tas pāris nav izšķīries. Viņi varbūt viens no 99%. Tāpēc priekš tās meitenes
šī pozīcija nebija nekas apsprīdams. Tagad iedomājieties, ja jūs esat izauguši, teiksim, dzērāju ģimenē, meitene ir izaugusi dzērāju ģimenē, kur viņa redz, kā tēvs sit mātu. Un pēkšņi viņai pienāk kaut kāds puisis un saka, sievai ir jāklausa vīrs. Priekš viņas tā būs katastrofa. Viņa nekad to nepieņems. Nekad. Viņa pat teorētiski, tāpēc, ka viņa ir redzējusi pavisam citu lietu. Viņas realitāte ir pilnīgi cita. Viņa tam netic un nevis netic, tāpēc, ka viņa negrib ticēt, bet tāpēc, ka viņas realitāte pilnībā atšķirās no citas realitātes. Un tāpēc dotajā gadījumā tas notikums ar mani jaunāko dēlu, tas bija mirāklis. Ja? Paveicās. Bet vajag tā paveikties, saprot? Vajag tā. Viņš taču varēja arī pa citam, pa zviedriskam, viņš taču varēja arī pa citam. Viņš varēja tur uz disenēm, tur. Bet nē. Un viņas vecāki arī, teiksim, sākumā tur pats ir krišnaītā, viņa nav krišnaītā. Viņa pārstājas gaļu, viņa tur visu kaut kās, ja? Un tāpēc, ka sievai jādara to, ko vīrs saka. Ja vīrs nav, saprotiet, arī pat, ja ir, bet tā jau ir kontroverša. Mēs neejam tur, to mēs neejam, to mēs neskatāmies. Tas bija par ģimeni. Tas bija par ģimeni. Lūdzu, nekariet viņu augšā. Jā, tas tādā veidā. Bet tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka mūsdienās, paskatieties, vai būtu iespējams šī kopiena bez ģimenēm? Nebūtu. Vai ne? Un tāpēc sanāk, ka mums ir tāda slimība, es arī viņu izslimoju, kad es meklēju sponsoru Krišņas apziņai. Saprotiet, sponsoru. Man vajag dziedotāju, ja? Teiksim, es eju sludināt visai pasaulē, bet saviem bērniem es varu piemānīt visu pasauli, bet savus bērnus es nepiemānīšu. Tāpēc, ka mani redz no rīta līdz vakaram. Un sanāk, visgrūtākais izrādās ir piesludināt saviem bērniem. Visu pasauli to var apmānīt un da jebko sastāstīt tik vienam. Savus bērnus tu neapmānīs. Un tāpēc vieglāk ir iet meklēt sponsoru, lai kāds noziedo manam projektam. Un kad tev uzdos jautājumu, tu pats, kā tev savā ģimenē? Savā ģimenē māca pusi pasauli, pašam nekā nav. Kā tad bija tas teiciens? Ar muti Rīgā, ar darbiem aizkrāsnī. Un tāpēc tas, ko es redzu šeit, ja, tas es varu iedomāties, kāds darbs ir ielikts, kādas lietas, un tāpēc vērtējiet to, nepazaudējiet to. Nekādā gadījumā. Un saprotiet, ka tas, kas ir šeit, es nezinu, vai vēl kaut kur pasaulē, labi, ziemeļu pasaulē ir. Es nedomāju. Latvija vispār ir kaut kāda baktu fabrika. Es pat mēģināju saskaitīt, ka es aizbraucu uz Zviedriju, pirms es mēģināju skaitīt, es uz to brīdi jau saskaitīju kaut kāds 800 vai 1000 insētas baktus. Par Lietuvu neesmu, par konkurentiem. Jā. Bet un tie ir lietuvieši, Jā, leši. Jā. Bet, labi, redziet, jūs zināt par Lietuvu. Bet, principā tas, ko es esmu redzējis, tas ir Tas ir vienkārši neiedomājami. Tāpēc cepuri nost, tas ir mans sapnis, es atbraucu, ieraudzīju šo sapni. Un tas ir brīnišķīgi. Jo es vienmēr esmu sapņojis par spēcīgu, stipru, zeļošu, plaukstošu, ar stiprām ģimenēm, ar uzticīgām sievām, ar strādīgiem vīriem. Jo tā ideja ir tāda, ka vīrs kalpo dārmai, sieva kalpo vīram,
bērni kalpo vecākiem. Tā ir tā secība. Ja mēs bieži vien vecāki paši neapzinās to vērtību, ko viņi paši dara, un tāpēc sanāk, kad bērni arī to nesapratīs, bet ja vecāki saprot vērtību tam, ko viņi dara, tad viņi par to rūpēsies, sargās un izturēsies tā ļoti bijīgi pret to lietu, ar cieņu, saprotot, un neļaus tam izjukt tik viegli. Jo mūsdienās ir supermarketu kultūra. Salūza, aiziešu nopirkšu jaunu. Vai ne? Neviens vairs pat neremontē lietas. Pareizi. Vīriešiem ir jāiemācās nevis nopirkt jaunu, bet izremontēt lietas. Kā saka, attiecības. Un sievietēm ir jāļauj vīriem kļūdīties. Jo sieva neļaus vīram kļūdīties, viņa neļaus viņam izlabot to kļūdu. Un ja vīrs nespēs izlabot to kļūdu, viņš nekad neuzņemsies atbildību. Viņš nekad nesapratīs. Ko nozīmē uzņemties atbildību? Nekad. Un viņš paliks tāds jaunu pircējs. Tāds patribīķeris, kā krievs. Tādā veidā. Vai tas nebija pārāk kontroversiāli? Viss bija kārtībā, ja? Neviens netika. Jā, tā kā. Bet es to pašu šausmīgāk jums nepastāstīju, tāpēc es turējos. Es visu laiku skatos uz Jorgis Čandru, es skatos, kad, lai viņš necieš pēc tam. Hare
Patiesību sakot, man ļoti nepatīk sēdošie bačanieki. Ļoti. Bet man pēkšņi viņi sāk patikt. jo es esmu izaudzis trakajos, bet, kirtanos, bet patiesību sakot, vajag uz harināmām iet. Un tur var stāvus dziedāt, dejot. Dziedādāmis, dejodāmis, es mūžiņu nodzīvoju. Dod dieviņi tā dzīvoti līdz mūžiņa galiņam. Hare Krishna, Hare Krishna. Jā. Jautājumi ir? Vēl mums ir 15 minūtes. Vienkārši. Kas ir Krišnas apziņa? Kas ir Krišnas apziņa? Vai es varu dot savu viedokli? Viņš var nesakrist ar autoritatīvo viedokli. Piemēram, ja mēs ņemsim to anglisku nosaukumu International Society for Krishna Consciousness, un tas jautājums ir, kas ir Krišnas apziņa, Krishna Consciousness, what it is? Pašā sākumā mums bija ļoti interesants patiesību sakot, kad tikko atvērās Krišnas apziņa, jo kad es atnācu uz Krišnas apziņa, organizācija vēl nebija tāda. Es vispār nezināju, pirmos 3 gadus es nezināju, ka ir tāds izkoms. Es vienkārši nezināju. Jo man likās, ka tā ir tāda īsta hipija. Jā, tā, piedodiet. Tā ir tāda īsta hipija organizācija, kur visi nāk ar klakšķiem, ar visu šito te un dara savas lietas. Ja, piemēram, visi tie džeki. Es, piemēram, pirmie sankirtans izplatītāji, tas pats Singablāt ar Anaku Dundubiju. Viņi gāja pa naktīm izplatīja grāmatas 90. gados, tāpēc, kad pa dienu nebija naktīs visi bāri un visas tās drausmīgās vietas vērās vaļā. Tur visi tie baņģuki sēdēja, un viņi gāja pie viņiem, un no rīta viņi nāk 4:30 samsārā dāvā, un ienāk tāds Singablātā Anaku Dundubija smird pēc alkohola, cigaretēm, un visu pārējā atgriežās laimīgi tādi, bez grāmatām. No visam. Ja arī mums bija mazais Dainis arī, teiksim. Viņš bija tas Kyokushinkai trenējs, un tad viņš vienu dienu atnāk ar zilumu. Atpakaļ. Es saku, kas pa lietu ir? Mēs sākumā pat neņemām naudu par grāmatām. Mēs ņēmām, bet sev neko neņēmām. Viņš saka, man vajag par kaut ko dzīvot arī. Viņš pa naktīm gāja kaujās, Lībijas pravilu. Pa dienu dzīvoja templī, un pa naktīm gāja. Atnāk ar tādu. Vienu dienu viņš atnāk. Ārprāts. Es piekāvu savu treneri. Viņš nezināja, ka tas viņa treneris atbrauc, viņš ļoti krūts džudžitsu meistars uz tām kaujām bez noteikumiem. Viņš nezināja, ka tas ir. Viņš pieteicās džudžitsu, bet viņš treneri nesatika. Viņš atnāca uz to treniņu, un tur stāv tas treneris ar sabintētām kājām, jo Kyokushinkai ir tikai viena, viņš praktizēja vienu to low kick. Un iedomāties ar Hare Krishna, vai Džambavāns arī, piemēram, tur ir, es saku, tur ir tā, vai mums dzīvoja no Krievijas bakts arī. Bija tāds Vatsara, man liekas, tas viņa vārds, jā. Es atceros, ka tajos laikos mūs vēl meta no trolejbusiem ārā, teiksim, es dabūju arī ar stienu riktīgi, atvērās dūri, kā atvērās dūris, tā uzreiz man ar stienu noštaukāja. Viņu izmet ārā no trolejbusa, viņš nāk uz mājās uz templi, viņš lamājās. Ja tas būtu 2 gadus atpakaļ, es viņu nosistu. Viņš izrādās, viņš ir kā mēs, brīvā cīņa viņš bija. Un Astrahaņā viņš dzīvoja, un viņš vienkārši gāja un laupīja cilvēkus. Un tagad iedomājies, viņš atnāk, viņš saka, man jātēloja labiņais. Un vienkārši viņi izmet ārā, un tāds, iedomājies, Dagestānietiem tāds apvainojums. Viņi es vairs nekad neiešu izplatīt grāmatas. Un tad viņš vakarā nomirs, saka, jā, tas man ir par to, kad es ļoti daudz citus cilvēkus esmu laikam. Un viņš aizgāja nākošajā neizplatīt grāmatas. Jā, tāpēc, jautājums par kas ir Krišnas apziņa. Jā, teiksim, ļoti interesanti. Krievu valodā to laiku viņi uztaisīja Международное общество сознания Кришны.
Angļu vārds ir International Society for Krishna Consciousness. Tā ir milzīga atšķirība. International Krishna Consciousness Society vai International Society for Krishna Consciousness. Jo kas notiek? Ja tu domā, teiksim, ka tu esi šeit un tu jau esi pestīts, jo ja tu esi šajā telpā un domā, es esmu Krišnas apziņā, tad var atklāties, ka mēs smagi kļūdamies. Un šeit mums ir Krišnas apziņa, tur ārā visi ir mājā. Tāpēc mums visiem jābūt šeit. Ārā tur ir Elles izdzimumi. Ja? Tas ir, bet International Society for Krishna Consciousness, ko Prabhupāda iedeva. Tā ir starptautiskā biedrība priekš Krišnas apziņas. Tas nozīmē, ka šeit var sanākt da jebkādi cilvēki. Da jebkādā situācijā, stāvoklī, un viņi var darboties priekš Krišnas apziņas. Tā ir tā sapratne, kas man vēl joprojām ir. Un tāpēc visi mēs esam vienādi, jo mēs visi ne ar ko neesam labāki viens par otru. Ne ar ko. Un tāpēc mēs visi varam sadarboties priekš katrs savās iespējas. Viens tur varbūt vēl ēd zivis slepus, viens tur vēl kaut ko, teiksim, pirmie Prabhupādas skolnieki arī, piemēram. Tas vispār, mums mēs pat iedomāties nevaram, bet Prabhupāda nevienu neatgūt, visi pieņēma, visi darīja kalpošanu. Bet līdz ko mums parādās pretenzijas, kad es esmu pestīts, mums parādās izredzētības sindroms, tad, man liekas, Krišnas apziņa beidzās. Es nevaru pateikt, kas ir Krišnas apziņa, bet es varu pateikt, ar ko viņa beidzās. Viņa beidzās ar šito. Es tagad jūs pestīšu. Es izrunāšu svēto vārdu, un jūs visi attīrīsties. Saprotiet? Un tāpēc tas bija, es, neskatoties uz visiem tiem notikumiem, es Zviedrijā gāju, es tagad, pašslavināšanās, viņi bija pasūtīti. Es pašslavināšu tagad, jā. Es Zviedrijā 12 gadus gāju katru sestdienu uz Harināmu. Vienalga vai augsts, vai karsts, vai kaut kas tam līdzīgs. Un, kad es nostājos, piemēram, man bija tāda sajūta, mājās. Tā sajūta, ka tu esi mājās. Un tu nevari kopiju pēst Harināmu. Tas nav iespējams. Tu nevari privatizēt svēto vārdu. Jo katru reizi tev ir jādzimst pa jaunam. Katru reizi tu ej pa to vienu un to pašu maršrutu. Bet katru reizi tev jāpiedzimst pa jaunam. Un tu saproti, ka tu ne ar ko neesi labāks. Ne par vienu no tiem cilvēkiem. Tāpēc tu ikvienam cilvēkam var pienākt klāt, apķert viņu, kā es saku, un pateikt, davai uzdziedam. Viņš saka, davai, Hare Krishna. Jo, es esmu pestīts, es tam gaļēdājiem nepieskāršos. Es teiktu prostitūtēji, tu ko? Vispār. Bet tur ir tā lieta, kad uz ielas mēs noteikumus nediktējam. Mēs nediktējam uz ielas noteikumus. Mēs varam diktēt mājās noteikumus. Un tāpēc mēs smejamies arī ķecerīgi. Bija tāds Fight Club filma. Un tur bija teikts, tas, kas ir uz ielas, tas paliek uz ielas. Viņiem tur tas, kas bija treniņzēlē, tas paliek tajā tur kautiņā. Un mums arī tas, kas bija uz ielas, tas paliek uz ielas. Mēs to nenesam atpakaļ mājās. Jo bieži vien gadās tā, ka reāli tur kaut kāda pusplika meitene tur apķerās brahmačāriem un sāk viņu bučot no laimes. Ko brahmačāriem teikt? Prom, sātan! Viņš viņu apķer arī un apgriežās, un viņa laimīga dejo. To nofilmēja ārprāts, grēcinieks. Bet tu nediktē tur noteikumus. Un tāpēc tu saproti, ka tu ne ar ko neesi labāks, ne par vienu no. Jo varbūt tu rītdien dzersi.
Varbūt tu rītdien apbižosies uz visu pasauli, uz to, ka tev guru neatbildēja uz vēstuli, vai kad Jogis Čandra kārtoja muļķību izmet, vai kaut kas tam nenovērtēja. Un tu sāks dzert. Tas cilvēks, kurš tagad dzer, viņš nāk, Hare Krishna. Saprotiet, nav nevienam garantija vispār. Un tāpēc kāda ir jūsu attieksme pret gejiem? Es viņus grābju, apķeru un dejoju ar viņiem Harinām Stokholmā visu laiku. Kā geju ieraugu, tā es viņiem esmu virsū. Viņi no maniem bēg. Priecīgi. Saprotiet? Kāda man var būt attieksme? Kolosāli, ka viņi ir. Tāpēc, un tāpat arī, tāpēc, tā ir tā, arī, piemēram, Harināmā, man tas arī ļoti palīdzēja dzīvē. Piemēram, tu davai uzdziedam, viņš parāda šito. Ok, labi, tu ir pie nākošā. Kādam citam tā ir katastrofa. Ja viņu atraida, viņš visu Harinām domā, ārprāts, viss slikti, mēs izdarījām slikti iespēju, nē, es vairs nekad neiešu ārprāts, nē, atrāšu, nē. Es saku, darīmsties, Viņš negrib atstāt viņu. Nelamā, nekritizē, pie nākošā. Ir simtiem cilvēku, kas grib. Patiešām, ja mēs gribam, lai cilvēki dzied un dejo, viņi to darīs. Ja mēs negribam, viņi nekad to nedarīs. Nekad. Ja es negribēšu reāli, tāpēc es... Jogis Čandra aizliedz runāt par jaģņām, par visu, bet es redzu dzīvi caur jaģņām. Sahasra šīšā purušā, sahasrākšā, sahasrapāt, sabhūmim višvado vitvā atjātišta dešangulam. Tas ir sahasra šīšā purušā. 1000 galvas. Visaugstajam kungam ir 1000 galvas. Viņam ir 1000 acis, viņam ir 1000 mutes, kad tu ej Harināmā. Es skatos uz cilvēkiem kā uz visaugsto kungu. Viņš uz mani skatās caur 1000 acīm. Viņš uz mani skatās caur 1000 mutiem. Un es, kad es eju pie cilvēka, es griežos pie viņa. Nevis pie tā cilvēka, es griežos pie visaugstā kunga. Un ja mana griešanās ir patiesa, viņš atbildēs. Un cilvēki, viņi jūt prātā Harināmās. Un vienalga, vai tas ir Stokholmā, vai es biju Kijevā, vai tas ir Rīgā. Visi cilvēki reaģē vienā, tāpēc, ka viņiem visiem ir visaugstais kungs. Viņš skatās uz maniem caur acīm, caur muti, caur ausīm. Un tāpēc, bet ja tev nav ko dot, tad būs zombiju parādi. Solis pa labi, solis pa kreisi šaujam. Un tu ej, Hare Krishna, un cilvēks, tu viņam, Hare Krishna, es tevi pestīju. Ja, bet arī ir otra lieta, tu nevar ākstīties, jo cilvēki jūt, ja tu paliec pa klaunu, tu dabūsi pa muti. Man negadījās 12 gadu laikā, bet ja es ietu biežāk, tā kā Rīgā 3 reizes nedēļā, tad varbūt, nezinu. Bet arī, ja mēs pa stundām skaitam, tomēr ir līdzīgs pret līdzīgi. Es atbraucu šeit 3 reizes nedēļā Harināms. Man tāda skūda, es tikai vienu reizi. Viņi 3 reizes, viņi pārāk. Bet es paskaitīju stundas. Jo mēs ejam 6-7 stundas. Viņi tikai stundiņa žņuks un atpakaļ. Mēs 6-7 stundas. Un ja paskait arī, ko nozīmē novērtēt to, ko jūs darat? 7 gadi paiet. Jūs zināt, ja es esmu gājis 7 gadus katru sestdienu, tad tas nozīmē, ka es 1 gadu esmu bijis uz ielas. Un ja tā paskatās, wow! Izrādās, ka 1 gadu es esmu bijis Harināmā uz ielas. Paskaitīt, jums ir matemātiķi, jūs mākat skaitīt, ja? Man ir lielī, ka ir grāmatveži, te viss kaut kas ir, kas paiet. Un paskaitīt, tā ir taču, vai ne? Ja mēs saskaitām visas sestdienas 7 gadu laikā,
tad sanāk 1 gads 7/1 ir uz ielas. Un tad es domāju, wow, nav nemaz tik bezcerīgi tomēr. Ar kaut ko var Rīgai tomēr ielikt. Jā. Harinām ir brīnišķīga lieta. Harinām ir jaģņa. Tas ir ziedojums. Tas ir ugņu ziedojums. Un tā tas ir. Lūk tā. Labi. Liels paldies par uzmanību. Es nezinu, vai es atbildēju, kas ir Krišnas apziņa, bet es atbildēju vismaz, ar ko viņa beidzās. Tagad mēs zinām. Jā. Liels paldies, kad jūs esat. Liels paldies Jogis Čandram, tam crazy cilvēkam. Un liels paldies, kad jūs esat patiesi, godīgi, draudzīgi, atbildīgi, ka jūs zeļat, plaukstat. Jā.